Šis ir laiks, kad par laukiem varbūt vairāk runājam, ka tie paliek tukši, cilvēki aizbrauc. Viens ir darba vietas, bet otrs domājot par piederību savai pusei, kā veidot vietējo dzīvi interesantāku. Tā var teikt arī par Alūksnes novada Strautiņu iedzīvotāju Gunta Ludviga šoziem īstenoto ideju – slidotavas izveidi, kas tagad kļūs par vienojošu gan lielajiem, gan mazajiem. Nāku šeit slidot. Un te esi iemācījusies lidot vai kaut ko citur jau mācījies? Citur jau mācījos. Un kas ir tas foršais lidošanai? Ka var uz ledus. Mēs te tāpat savējie spēlējam vēl zeltiņi pret strautiņiem un tā spēlējam. Nu, un tad, ja saprot, līdz vēlam vakaram laikam, tad noteikti Jā, jo lampas ir uzliktas un līdz kādiem 10 vakarā mēs spēlējam te hokeju. Strautiņi, zeltiņi, visi, kas var te atbraukt, tie brauc spēlē. Vispār forši. Komandas sadalās un tad var. Nu, un ir arī pieaugušie, kas te spēlē? Jā, arī tāpat kā mēs. Atbrauc arī sadalās pa komandām uzspēlē. Puikām un vīriem tā ir iespēja tikties, lai uzspēlētu hokeju. Meitām un mātēm atnākt un paslidot, un kā stāsta paši Strautiņu iedzīvotāji, nevienā vien ģimenē tagad iegādātas slidas. Nopirkām ģimene visi 3 slidas, gan vīrs, gan pašai slidas, gan meitai, un brīvdienās nākam slidot. Kur ir sports, tur ir kustība, tur ir dzīvība, tur ir prieks. Un es, piemēram, vakaros vērojot, tāpat paskatoties no sava dzīvokļa pa logu, redzu, ka šeit gaisma deg. Tas nozīmē, ka mani bērni nesēž pie televizora, neskatās filmas, nespēlē datoru, bet slido un spēlē hokeju. Guntim iecer par kopīgu slidotavas izveidi tā arī sākās, jo vēlme bija slidot gan pašam, gan ģimenei. Kā patriots esot, tad jau kaut kas jādara, lai jau Strautiņi plaukst un visiem ir labi ziemā. Un gan vasarā taisīsim florbola laukumu, gan jau būs visiem. Brīvāks laiks bija. Atbalstītāji bija drusciņi, sponsori pat zemnieku saimnieci jau rītī parādījušies. Un tā jau nekāda vaina. Tik jādara. Kas cits nedarīs, ja ne paši mēs. Slidotavas izveidē un uzturēšanā jau piedalās vai visi slidot gribētāji. Atbalsts sniedz arī pašvaldība. Bet, protams, kādam jau ir jābūt iniciatoram. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka kāds kaut ko dara, un tad, kad kāds sāk, tad tas tā kā sniega lavīna aiziet tālāk, un tad tiek darīts. Tagad ir iecer, ka vasarā slidotava pārtaps arī florbola laukumā. Savukārt Ilzenes pagastā zemnieku saimniecības amatnieks saimnieks jau 3. gadu ierīko un uztur slēpošanas trasi. Pēkšņi iedomājās, ka varētu izmantot primitīvu lauksaimniecības tehniku, tas slēpošanas trases ierīkošanai, un es neuzskatu, ka tas man būtu tāds liels apgrūtinājums gan finansiāli, gan vai fiziski. Un ka es to mierīgi varu izdarīt. Un kāpēc ne? Gan pašam, gan draugiem, gan vietējai skolai laipni aicināti slēpot. Tas ir forši. Gundars Salmiņš stāsta, ka pats ir vienmēr bijis aktīvs sportotājs. Tāpēc arī bijusi doma veidot trasi un, lai te slēpot nāktu tik viens, kas vēlas. Tas vienkārši jau ir lieliski. Tā kā es teiktu, tā kā Mārtiņš Rītiņš saka, kas var būt labāks par šo, ja es uzkāpju uz slēpēm, tas 100 metru no mājas un jebkurā brīdī dodos, atpūsties vai patrenēties arī nedaudz. Savukārt Viesturs Kazainis, kas tagad ziemā ir aktīvākais slēpošanas trases izmantotājs, vasarā Ilzenē organizē riteņbraukšanas sacensības Līkloču papardēs. Un to galvenais mērķis ir ne tikai sports, bet gan arī, lai pagasts cilvēki būtu kopā. Tā ir tāda satikšanās ar draugiem, tāda jauka laika pavadīšana. Manas tām sacensībām es arī, protams, kad pamatā tā doma ir tāda, lai iesaistītu pēc iespējas vairāk pagasta iedzīvotājs. Mums ir, jāsaka, uztaisīts tas nolikums tāds, lai brauktu paši mazākie, tur viņš knapi prot uz velosipēdu, braukt jau brauc, un līdz pensionāriem. Jau ir arī aizsācies tāds šķēršu skrējiens, apvidus šķēršu skrējiens, ko mēs organizējam tieši vasaras vidū. Un tad arī ir visi Gundars, kas mums ļoti palīdz. Šeit iesaistās visi aktīvie zemnieki, kas mums šeit ir neviens vienu, kurus mēs varētu uzslavēt un palielīt. Bet viņi mums tiešām ļoti daudz palīdz. Te jau ir tā lauku kopā būšana, kad mums svarīgi ir tas kopā pavadītais laiks. Daudz ko var izdarīt vienkārši, ja ir laba ideja un ir vēlēšanās to darīt.
Un šī Strautiņu un Ilzenes pagasta pieredze jau pierāda, ka reizēm jau nevajag nemaz tik daudz, lai savas puses dzīvi veidot interesantāku, līdz ar to radot prieku par paveikto sev un citiem.